Nopirkām dzīvokli ar vairāk kā 7000 eiro parādu. Pārdevēji vērsās pie manis pēc palīdzības. Viņi gribēja atbrīvoties no savu mantotā dzīvokļa, par kuru tika sākta vērsta parāda piedziņa. Šo dzīvokli viņi bija saņēmusi mantojumā vairākus gadus atpakaļ, un jau tad dzīvoklim bija parādi un netika maksāta komunāli arī pēc mantojuma pieņemšanas. Tur bija nesakārtot mantojuma lieta, bija vairāk parādi, tiesu izpildītāja atzīmes zemes grāmatā. Pašai pārdevēji vispār nebija nejausmas, cik liels vispār tas parāds ir. Viņi domāja, ka ap 3000, beigās izrādījās 7000 un vairāk. Pārdevēji jau sen dzīvo Vācijā. Pēdējo reizi Latvijā bija 2016. gadā, kad bija jāpieņem šis mantojums. Un viņai pat atslēgas nebija no dzīvokļa, jo beigās bija jāatver pašiem. Man bija jāpalīdz saprast esošā situācija, parāda apmērs, jāapzina visu tiesu izpildītāju, kā arī jāpalīdz ar elektroniskā paraksta sakārtošanu. Šis bija labs piemērs, ka atrast un saprast visus parādus nemaz nav tik vienkārši un bija normāls čakars. Nesen Saeima konceptuāli atbalstīja likuma grozījumus par principu parāds seko dzīvoklim, kur par esošiem pēdējā gada parādiem būs atbildīgs pircējs. Manuprāt, tas ir nepareizi un neloģisks. Tā vietā, lai sakārtot tiesu izpildes sistēmu un parādu piedziņu, tiek virzīts šāds risinājums. Tas vairāk izklausās pēc nama apsaimniekotāju lobby, lai šo atbildību daļēji novirzītu uz pircēju pleciem. Kā jūs domājat? Ierakstiet komentārā.